Esiet sveicināti, florbola draugi, pieslēdzamies Kocēnu sporta namam, kur vēl 4 minūtes līdz LV Florbola virslīgas regulārās sezonas spēlējas starp vietējo Kocēnu Rubeni un nu jau vienīgajiem turnīra tabulas līderiem Ķekava RB un B komandu. Kalnietis, avots nāk apakaļ laukumā, Ķekava turpina veidot savu uzbrukumu, metiens Vārtsaks atsit bumbu un pēc tam. Vairāk pretī uzreiz 3 Ķekavas spēlētāji, diezgan loģiska bumba līdz vārtiem nogādāta neizdevās. Bet te ir vārtu guvums, Zvejnieka metiens, bumba kaut kur iestrēgst, iespējams, ka Roberts Trepšs arī atvairīja Patrika Zvejnieka metienu, bet pēc tam vārtu priekšā izveicīgākais. Jā, Trepšs tiek galā ar Zvejnieka metienu un pēc tam... Un lieliska piespēle uz vārtu priekšu. Reinis Melgailis gūst vārtus un panāk 2-0, izmantojot Kārļa Degina asu un precīzu piespēli. Un, kas attiecās uz Kārli Deginu, tad viņam 21 vārti un 10 piespēles, bet kamēr es par Degina statistiku, tikmēr Ķekava turpina uzlabot savu statistiku un gūst arī savus 3. vārtus spēlē. Šoreiz precīzi Toms Ķeirāns atbruņo viņš no laukuma. Zemels. Gaelis metiens, labs metiens, bet varbūt var arī diskutēt, varbūt kā pretinieka bloķēšana. Kleistraus nedabū bumbu vārtos. Skaidrs, ko vairāk un 5 reizes ir realizējis Ritvars Bēziņš, 4 reizes precīzi ir bijis Ingars Matisons, kurš sezonas pirmajā pusē tikai vairākumā guva vārtus, un Matīs Celms bija guvis 3 vārtus skaitliskajā vairākumā, tagad pievieno vēl vienu precīzu metienu. Komandai esot par vienu vīru vairāk laukumā un izdodās panākt 1-3. Jā, izdodās metienu nobloķēt. Un Zemels saņem bumbu vārtu priekšā, lai gan nav daudz brīva koridora, bet tomēr spēja viņš dabūt bumbiņu vārtos un Rubena īsā laika sprīdī realizē 2 skaitliskos vairākumus. Un bumbiņu uzreiz vārtos. Toms Gredzens uzreiz, kā komandas atkal spēlē vienādos sastāvos, atvēsina mainiekus. Rehabilitējās par iepriekš nopelnīto noraidījumu, kad Rubena guva 1. vārtus. Cēsīs arī rezultāts pamainījies, bet mums te vēl vienreiz pamainās rezultāts. 5-2. Nu, ja Rubena pašlaik tikai vairākumā spēja gūt vārtus, tad Ķekava gūsta vārtus. Sirmeļa piespēle Zvejniekam. Veriņš. Sirmeļa metiens, bumba vārtos. Šķiet, ka Roberts Trepšs neko šajā epizodē neredz. Traucēja viņam redzamību pašu aizsargi un bumba ir vārtu tīkliņā. Tās pazaudē bumbiņu. Zvejnieks laba mētiena pozīcija Zvejniekam un Zvejnieks met bumbu vārtos. Un Ķekava jau var teikt, ka sāk graut Kocēnu Rubeni, panākot 7-2. Ķeirāns apskrien brīvuli, līdz metienam netiek, bet no aizvārtes ievelk bumbu vārtos ar noisnērto pusi. Nu, Nemīls jau uzreiz ir spiests meklēt bumbiņu vārtos. Jau tiesnesis arī pacēlis roku, tā kā būtu bijis noraidījums brīvulim. Šeit citiens Ķeirānam pa 0, bet komandas vārtos. Un kas attiecas uz Ķekavas komandu, tad Ķekavai jau šī ir otrā spēle šajā nedēļā. Te vēl viens vārtu guvums. Un
Ernests Ronis nozog Matīsa Celmas žestu pēc vārtu gūma. Bet Ķekava šķiet, ka ir gatava saplosīt Kocēnu komandu. Es skaidrs, ka Ķekavai arī nav tagad par katru cenu nepieciešams gūt šos vārtus skaitliskajā vairākumā. Spēles liktenis lielā mērā jau ir izšķirts, bet ja tāda iespēja rodās, kāpēc ne? Toms Ķērāns vēl vienreiz raida bumbu Emīla Censoņa vārtos un pa lielos vilcienos viss ir izšķirts. Spēles uzvarētājs domājams, ka ir zināms. Ingers Matisons gan vēl viens vārds atspēlē, izmantojot Celmu piespēli. Līderi uzlabo savas individuālās statistikas, bet otrā spēlē joprojām minimāls pārsvars Lekningam. Un skaidrs, ka Valmiera darīs visu. Gredzens pārķer bumbu, Ķekava var aizskriet 3-2 pretuzbrukumā. Gredzens, metiens, bumba vārtos. Metiens no distances, tas ir vājais punkts Emīlam Censonim, un arī ar šo metienu viņš netiek galā. Toms Gredzens gūst otros vārtus šodienas spēlē un panāk 11-3. Lekrings tomēr ticis galā ar Valmieru, uzvarējuši viņus ar 4-3. Ķekavieši gan to neņem pa pilnu. Un te mazākumā Degins gandrīz dabū bumbu vārtos. Spēlē gan ir vien dažas sekundes, līdz ar to tam nav nekādas būtiskās nozīmes. Vēl vienu atvairīto metienu veica Reinis Kirilko, tādējādi uzlabojot savu statistiku. Un spēle ir noslēgusies. Ķekava pārliecinoši ar rezultātu 11-3. Sagrauja Kocēnu Rubeni.